aģentūra Traveller piedāvā raidījumu Pa ceļam. Sveicināti! Mūsu šīs nedēļas viesis Māris Gailis, kapteinis un kuģotājs. Sveicināti, tiešām. Ir apbraucis apkārt pasaulē, sevišķi daudz latvieši to nav izdarījuši, ir vēl dažādi koncepti. Ko vēl latvieši nav izdarījuši ceļojumu pasaulē, piedzīvojumu pasaulē? Nav bijuši uz mēnesi. Labs plāns. Vēl ko? Vispār? Jā. Vai es domāju, ka latviešiem ļoti daudz ko darīt. Galvenais ir vispār darīt. Un tāpēc mans padoms ir pašam plānot tādas jaukas ceļojumus, labāk ekspedīcijas, jo vispār, kas man patiešām riebjās, ir turisms, man labāk patīk ceļošana. Man liekas, ka tur ir atšķirība. Tur ir atšķirība, jā. Tas nozīmē, ka tur neej kā aita, tur, teiksim, tai barā, auna vadīts, bet tu pats plāno, tu pats to savu programmu sagatavo, bet pats galvenais, tu iepazīsties ar to vietu, ko tu gatavojies apmeklēt, lāsi, ņemies, runājies ar cilvēkiem, meklē dažādas avotus un informāciju, un beigās tad arī izbaudi, jo tad tu vari to, ko tu redzi, saslēgt ar to, ko tu iepriekš esi iztēlojies, ja? Un tas vai nu matching, vai nu nē. Tas, man liekas, ir interesanti. Labi. Mums bija vēl viens projekts, kur latviešu blice pirmo reizi burāja uz Antarktīdu. Kas ir vēl tādi pasākumi, kuru vai nu vienam vai labu draugu kompānijā, ar kuru kā reiz tas veidošanas process īstenībā ir pat labākā lieta. Nevajag saštukot un pēc nedēļas to aizbraukt, jo to gadu vai divus tā gatavošanās process, tas arī ir šausmīgi smeķīgs. Tas ir pat tas labākais. Ja to es vienmēr teicu, tā uvertīra, tā priekšspēle īstenībā tā ir nesliktāka, ja, par pašu to pasākumu. Un pēc tam arī ir interesanti. Tā kā to pasaules braucienu 10 gadu gatavojamies, 2 gadi ceļojam, kas bija pilnīgi super, un jau drīz būs 10 gadi, kā pa to stāstam. Šodien atkal. Tas ir pierādījums. Pietiks vēl nākošiem 10 vai 20 gadiem. Bet tad ir jābūt kaut kam vērienīgam. Pats par sevi saprotams, ja tu aizbrauc vienkārši uz Ēģipti, izņemot, ja tas nav tieši juku laikā, ja, kur tev aiziet, tur svilpo varbūt lodes, tad savādāk. Bet tie arī der. Es domāju, jebkurš ceļojums ir brīnišķīga lieta. Es atceros tādā bērnības vienā no mīļākajām grāmatām Kurta Vonneguta Kaķu šūpulēs bija tāds citāts, ko saka Bokonons, tas pašizgurējis svētais, ka negaidīts ceļojums ir Dieva dāvana. Gaidīts vai negaidīts, bet katrā gadījumā ceļojums ir Dieva dāvana. Uz kurien braukt? Es varu atklāt to savu slepeno plānu. Man īstenībā ir 2 plāni, viens tāds reālāks un otrs mazāk reāls. Tas reālākais būtu ar slēpēm nokļūt Dienvidpolā, bet pēdējās 100 jūdzes, jā, negluži. Pēdējais grāds vai kā tur? Pēdējais grāds, jā, tas ir kaut kāds tur, 100 jūdzes, jā. Un tad es domāju, ja viss tā normāli rulēsies un krīze tagad aiz muguras un gan jau atkal nopelnīsim naudu, man gribētos uzlidot kosmosā. Tas maksas pasākums, viņš nebūs tik ļoti dārgs, pārsimt augšu, vienalga kur, jā. Cik tas tur maksās? Gan viņš tādā laikā varbūt tad, 50,000 maksās, ja izdosies nopelnīt, bet to es tagad vēl nevaru tā apsolīt maniem cienītājiem. Sveiciens cienītājiem! Atgriezīsimies pie burāšanas. Burāšana ir viens no tādām, vēl ar vienu latviešiem vēl nepiepildītiem sapņiem ir tik daudz vietas, kur vēl mēs neesam burājuši. Pat tiem, kur ir apkārt pasaulē burājuši. Jā, pat tiem, kas tur ir bijuši, pat tiem, kas ir aizburājuši līdz Antarktīdai, visai tai blicei labajai, kur arī, starp citu, atkal katru gadu un katru gadu samācās un kaut ko domā un funktierē. Kādi vēl ir iespējas? Ir skaidrs, ka var burāt ar savu laiviņu pa Baltijas jūru, var čārterēt, vai tā būtu vidusjūra vai Karību salas tādiem atpūtas braucieniem. Kas ir vēl tādas ekspedīcijas vai kādas ir vēl veidi, kā burāt? Mēs tikko ar mūsu veco čomu Baišļānu pārunājām, ja, kaut kādu tādu tuvāku, salīdzinoši tuvāku burāšanas plānu. Karībās nav būts ar jahtu, vismaz mēs neesam bijuši. Un viņš pareizi teica, aizlidot uz turienu un nočerterēt nav nekāda māksla. Jā. Daudz interesantāk tomēr ir rulēt pašiem pāri.
un atpakaļ. Tas paņem vairāk laika, bet tad tu dabūni kaut kādu garozu, lai tu arī izbaudi to, ja, kas tur īsti ir. Jo es kā šodien atceros to brīdi, kad mēs ieraudzījām Amerikas krastus. Ja, tas nebija sliktāk kā Kolumbam savā laikā. Tad viena no versijām ir novembrī iet rallijas pāri no Kanārijiem. Ibišķi kā ātrāk pat, jā, tur jāskatās, varbūt no Rīgas pat, jā, vai visādi varianti, jo tas arī bija forši. Tur ir pazīstamās vietas, jā, un lētā šmīga Gibraltārā, kā zinām, un tādā stilā viss tas ļoti labi noder. Azorsalās nav piestāts, var to darīt. 12. gadā jūnijā ir Tobago latviešu salidojums. Plāniņš. Jā, plāniņš. Varbūt, ka tas ir tagad jāliek jau, paldies par ideju, jāliek jau kaut kādi prāti kopā un jāveido plāniņš. Kurā mēnesī? Jūnijā. Ap Jāņiem. Tur ziema. 12. gadā. Tas nav labākā vieta un laiks burāšanai jūnijas, jūlijas, augusta Karībos, bet... Beigās mums jau nav obligāti jāpiedalās tajā pasākumā. Tas ir pirmkārt un otrkārt, kurš tad meklē vieglu dzīvi, ja? Ne jau tie, kas burā pāri Atlantijas okeānam. Jā. Sacensības, piedalīšanās sacensībās ar savu komandu, ar savu jahtu, vienkārši nopērkot vietu. Tā var, bet es pieņemu, ka sarežģītāk ir jau pašam tur, lai gan kāpēc ne, trenēties, gatavoties un ekipēties un piedalīties mačos, jo piedalīties tur svarīgākais. Mēs savā laikā, mēs toreiz piedalījāmies ar Bravo tālajā 92. gadā. Mēs piedalījāmies Kolumbu 500 gadu jubilejas regatē, un tās bija sacensības. Skaidrs, mēs ne uz ko tur nevarējām pretendēt ar savu veco poļu jahtu, bet tas bija forši. Tur ir tas komandas gars, un tu uzvelc karodziņus, un tu dodies, un tu varbūt atnāc 5 diennakts vēlāk nekā tur cita, bet, savot. Ja, tur pat vien es, un tas Alfa Liverpoolē nemaz nebija atšālējies. Gaidot. Jā. Labi. Vai burāšanā piedzīvojums ir kļūda plānošanā, kā mums viens labi pazīstams, kopīgi pazīstams kapteinis ir teicis, vai piedzīvojums ir vajadzīgs? Ir vajadzīga tā vētra, lai sevi pārbaudītu? Jā. Skaidrs. Es domāju, ka tur kļūda, labāk jau liels kļūdas plānošanā nepieļaut, bet, teiksim, pārplānot vai pārcensties, tas vienmēr ir slikti. Kā teica Stalērāns, tikai nepārcenšaties. Tas ir pareizi. Tad ir jāapdrošinās, un kā jau tu zini, mēs arī tai pasaules braucienā mēģinājām apdrošināties visiespējamākā veidā, pat paņemot defibrillatoru līdzi, ko nevajadzēja nekad lietot, bet viņš bija. Un dakteri. Jā, un dakteris, un operācija vēļa, un visas lietas bija. To es saucu par apdrošināšanos, ka tu padomā par visiem mēsliem, kas tev var gadīties, un ka to es vairāk vai mazāk viņiem gatavs, tad viņi arī negadās. Bet piedzīvojumi, īstenībā, es domāju, tur bija drīzāk varbūt problēma, ka likās, ka ne soli, ne pa labi, ne pa kreisi no tā plānotā maršruta. Tas gan, man liekas, varbūt nevienmēr tā vajag. Varbūt, ka var kaut ko aizšaut sāņas. Un šobrīd laika prognoze ir tik profesionāli iegūstama, kad tu tiešām vari paslēpties un pagaidīt to slikto laiku. Jā, tā ir tāda tuvā prognoze. Un vari paredzēt vairāk vai mazāk. Bet, protams, ja tu ej pāri klusajam okeānam, tad kas nāk tev pretī, tas tev nāk. Vai latviešiem burājot, kas ir tas, ko mēs vēl varam šeit pat Rīgā, Latvijā darīt, lai tā pasaules burāšana mums atnāktu tuvāk, ko mēs vēl varam, mums jāiet jūras skolās? Jā, es domāju, ka mums ir jākrāj nauda un jāpērk dažādi kuģojumie līdzekļi, mazāk lielāki, un tur mēs esam nožēlojam atpalikuši no daudziem, kā zināms, tā statistika ir tāda bēdīga. Bet nekas, laika kaut paliek labāk, un gan jau tad cilvēka kaut ko darīs. Un jāmācās, tas pats mūsu kapteinis draugs Rolands Millers ir uztaisījis foršu skolu, kā zināms, un lieliski, un lai viņam iet kalnā tā lieta, un lai viņam aizvien vairāk gribētāji, un tas vienkārši ir jādara. Jo vairāk latviešu burās, jo visiem būs labāk, jā. Principiāli. Jau Valdemārs teica. Mēs viennozīmīgi viņam pievienojamies. Jahtai ir jābūt vienkorpusa, vai viņa tomēr var būt divkorpusa? Vai viņai jābūt klasikai, vai modernās
tehnoloģijas un vispār. Es domāju, tās ir nesamierināmas grupas šīti un sunīti, kas zināms, bet mums nav tādos ekstrēmos. Mēs neaizējam. Es esmu katamarānists. Spridzinātas ziņās. Bet es tā kā vienkorpusnieks, bet man nav nekāda iebilduma paciemoties uz kādu katamarānu. Īpaši Karībos absolūti dziļi rekomendējami. Labākā versija. Attiecīgi tiec iekšā visādās daudz seklākās vietās, un vai nu kas tāds būtu Bahamas, vai kur teiksim, tiešām gan niršanai klāt var tikt pavisam citai, un daudzos citos nacionālos parkos. Jā, niršana atcerējos, cik tā bija toreiz forši, jā, tas, kas vajadzīgs būtu. Jā, tātad es saprotu, ka protams, ir mildas braucienas, tas ir tāds. Varētu būt katra cilvēka tāds ceļošanas piepildījums, bet no visa tā, kas ir bijis. Kas ir kādā atmiņā? Man ir tāds jaunības gājiens atmiņā. Jaunībā es aizrāvos bišķiņ ar kanoja braukšanu pa kalnu upēm. Toreiz bija tādi salūti, kas bija faktiski alumīnija rāms apvilkts ar tādu gumijot audumu. Bet kanoja nevis smailīts, bet... Es pārteicos. Smailīt, jā. Salūts ir smailīt. Un divatā tur sēž, un bija brīnišķīgs brauciens uz Kolas pussalu, kur mēs tur gājām ezeram pāri, kur bija viļņi un arī briesmas attiecīgās. Un tad vilkām pret Straumu kāds 5 km, tad nesām to ārprātīgāko smagumu pāri purvam, lai tiktu nākamās upes Augštecē un jau rulēt uz Balto jūru. Tāds man ir ārkārtīgi jauks brauciens atmiņā. Es domāju, ka arī ūdens, baigā dinamika. Tur ir viens uzsit uz akmeni, un tev tā laiva ir puša vismaz tālu. To laiku laivas bija tādas. Latvieši bija smaiļotāji. Baigie smaiļotāji. Ex-Sovietā tur mēs bijām. Pa visām malu malām. 5. kategorijas ņēma, un kur tad brīnum lietas tagad skaties, pa ko mēs tur tikai nebraucām. Jā, tādā, un neveikls viņas ir. Tur vispār nevar salīdzināt ar šodienas iespējām. Bet, protams, tās burāšanas iespējas tagad ir tik daudzveidīgas. Ir citi, kas vienkārši ar keitiem dragā, vai ne, pa kaut kādiem piekrastes bangām, brīnišķīga lieta. Bet tā kā ūdens. Tā principā Māris Gailis ūdens. Es taču vēzis arī pēc horoskopa. Skaidrs, ka ūdens. Uz priekšu, uz atpakaļ, bet vienalga. Absolūti pievienojos, un jebkurās viņa konsistencijas. Vai viņš ir sasalis, sniega veidā? Jā, varbūt mazāk tvaiks. Bet arī pirtī varbūt. Pēc slēpošanas vai pirms niršanas, vai burāšanas, vai kajakošanas. Teiksim, tādi garaiņi virs karstas baļļas, kur tev ārpusē ir mīnus, tā ir atkal baigi labā lieta, kā zinām. Teiksim, paldies Mārim par visu veidu ūdeņiem, un aicināsim Latvijas braukt jūriņā. Paldies. Lai top! Ceļojuma aģentūra Traveller piedāvā raidījumu Pa ceļam.